Izrādās, ka arī priekš manis var būt jaunumi. Izrādās, ka ar 4. janvāra tehniskās apskatēs stājušās spēkā jauni apskates veidi. Šeit es nevaru neko citu darīt, kā griezties pie Liepiņa kunga un teikt, cik tur ir taisnība visādi stāstā. Ar šo gadu mēs esam uzsākuši papildus pārbaudas. Tas nozīmē, ka automašīnām, uzmanīgi pievēršat uzmanību, automašīnām, kas ir jaunākas par 2012. gadu un ieskaitot 2012. gadu. Visiem automobīļiem mēs tehniskās apskates laikā pieslēdzamies automobīļa pašdiagnostikas iekārtai vai tā saucamam OBD. Un šīs pārbaudas laikā mēs pārliecinamies, vai automobīlim nav bīstamas kļūdas bremžu iekārtā, tā saucamajos airbagos vai gaisa spilvenos, un trešais stūres iekārtā. Tās ir 3 lietas, ko mēs pārbaudām ar šo pašdiagnostikas iekārtu. Otra lieta, kas stājusies spēkā ar janvāru un ko mēs piedāvājam klientiem, faktiski preventīvi informēt šos klientus, cik vecas ir viņiem uzstādītās riepas. Tas nozīmē, ka jūs tehniskās apskates protokolā redzēsiet vecākās jūsu automobīlim uzstādītās riepas vecumu. Droši vien daudziem radās jautājums, kāpēc tas ir vajadzīgs. Tas ir vajadzīgs sevišķi ziemas apstākļos, jo, kā mēs zinām, un mūsu pieredze, un ne tikai mūsu testi, bet arī ekspertu testi ir pierādījuši, jo vecāka riepa, jo šī riepa zaudē savas īpašības, kādām viņai ir paredzēts. Viņas samazinās, un, protams, šis samazinājums, viņš ir katram ražotājam savādāks. Bet jebkurā gadījumā, jo vecāka riepa, jo jums vairāk ir jārēķinās, kādu ātrumu izvēlaties, kādu distanci izvēlaties, cik, teiksim, veikli jūs braucat kaut kādos pagriezienos. Šeit es varu piebilst, ka tā ir absolūta taisnība, jo ar jaunām riepām man ir daudz sanācis braukt, bet vienreiz mūžā man sanācis braukt ar nomas mašīnu, kurai bija tiešām nezinām gadu skaits, tuvu pie 10 vai 8 gadi. Sajūta bija tāda, ka mēs pārvietojams ar novu uz šitām ripām. Vienādi sakot, viņam saķers vienkārši vispār nebija. Tā ir taisnība. Jā. Tātad šie ir 2 jaunumi, kas būtu jāzina katram autovadītājam, ierodoties uz tehnisko apskati. Taču es esmu dzirdējis, ka prasības tiks paaugstināts arī kravas auto riepām. Jā, Uldi, pilnīgi taisnība. Uz doto brīdi ministru kabinetā ir apstiprināti noteikumi, bet viņi vēl nav stājušies spēkā. Noteikti, ka viņi stāsies tuvākā laikā spēkā, un tur ir tieši norādītas izmaiņas automobīļiem ar pilnu masu virs 3,5 tonnām, un paliek spēkā stiprākas prasības tieši riepu protektoram un uzstādīšanai. Ko es gribētu pateikt visiem skatītājiem un klausītājiem? Pievēršat uzmanību. Šīs prasības stāsies spēkā jaunās tikai ar šī gada 1. decembri. Tad 2016. gada 1. decembri. Precīzi. Jums ir vēl 12 mēneši, lai mierīgi nobrauktu savas esošās riepas, bet tad, kad jūs jau gatavosieties iegādāties jaunas, pirmkārt, ņemiet vērā, uz vienas as būs jābūt uzstādītām ne tikai vienāda izmēra riepām, bet arī vienāda zīmējuma un ražotāja riepām. Tas nozīmē, ka uz vienas as ir jābūt pilnīgi 2 identiskām riepām. Tā ir pirmā prasība. Otrā prasība, ja mēs runājam par riepām, ir tā, ka autobusiem šis minimālais protektora dziļums ziemā būs 3 mm, automobīļiem ar pilnu masu virs 3,5 tonnām kravas automobīļiem būs 2 mm, un piekabēm, puspiekabēm šis te būs 1,6 mm. Šīs protektora dziļuma prasības ir uz ziemas riepām, un ņemiet vērā visi, gan autobusu, gan kravas automobīļu vadītāji, gan lielo piekabu un puspiekabu vadītāji. Ar šī gada 1. decembri arī izmainīsies prasības uz vasaras protektora dziļumu. Ja līdz šim tas bija 1 mm, nākotnē, tātad nākošajā vasarā, jums būs jābrauc ar riepām, kurām protektora dziļums nav mazāks par 1,6. Vienojamies, ka nākamā vasara tas ir 17. gads. Nākamā vasara ir domāts 2017. gada vasara. Pēc likuma noteikuma stāšanās spēkā. Tieši tā.
mājas ceļam acīs. Maigoni ilgais vai beigāt no parāda? Man vienmēr dzīvē veicies, un vienmēr. Un arī šobrīd bija tāda sajūta, ka es tikšu cauri sveikā. Es tā kā agrāk arī esmu braucis bez otstas, bet iekritu. Un ar savu neapdrošināto mašīnu ieskrēju taisni džipā. Tagad jāmaksā, es nemaz nezinu, kur lai ņem tik daudz naudas. Bet es samaksāšu parādu. Brauciens bez octa nozīmē, ka zaudējumi par izraisītu ceļu satiksmes negadījumu tiek sekti no paša kabatas. Ar šī gada 1. janvāra stājas spēkā daudz būtiskas izmaiņas ceļu satiksmes likumdošanā. Par daudzām no tām, par velosipēdiem, par automobīļu plačiem un ar autotirdzniecību saistītām lietām mēs jau esam stāstījuši. Tāpēc atgādināsim, jo šie jautājumi interesē daudz cilvēks. Tātad oktobra sižeta atkārtojums. No 1. janvāra stājās spēkā grozījumi transporta līdzekļu tirdzniecības noteikumos. Praktiski tie grozījumi neko jaunu neparedz, bet tikai precizē jau esošās prasības un papildus tiek noteiktas prasības komersantiem, lai ievērotu patērētāju tiesības. Vai tie ir tādi Latvijas noteikumi vai visas Eiropas? Nē, šie noteikumi attiecās uz Latvijā reģistrētiem komersantiem, kas nodarbojās ar transporta līdzekļu tirdzniecību. Kad pārmēneši atpakaļ par šo jautājumu bija diezgan plaša diskusija, tieši arī autokomersantu vidū, kas tad ritīgi ir pieņemts, un tas, ka tur gluži nav izmaiņas, man gan likās tur diezgan daudz izmaiņu. Varbūt tad sāksim palēnām izskaidrot šīs nelielās izmaiņas, kas tur ir. Teiksim, tiek precizēta prasība komersantiem uzrādīt platību kvadrātmetros, cik liela ir tirdzniecības teritorija. Šī prasība nav neizpildāma, un arī šobrīd tirdzniecības teritorija komersantiem ir jāiezīmē, norobežojot no pārējās apkārtējās vides. Un šajā gadījumā ir vienkārši papildus jāuzrāda platība kvadrātmetros, kas ļautu tiesību aizsardzības iestādēm orientējoši saprast, cik tad kādā apjomā komersants var nodarboties ar transporta līdzekļu tirdzniecību. Papildus tam komersantam ir noteikts skaidrāk, kas arī jau līdz šim bija jādara, jāreģistrē transporta līdzekļu tirdzniecības vieta, ja tās adrese atšķirās no komersanta juridiskās adreses, kā nodokļu maksātāju struktūra vienība. Arī tas nav jaunums, tas tikai precīzāk tiek pateikts noteikumos. Papildus pieņemot transporta līdzekļu tirdzniecībā, komersantam būs jāuzrāda reģistrā cena, par kādu tad viņš no iepriekšējā īpašnieka šo transporta līdzekli ir pieņēmis tirdzniecībā. Arī tas jau faktiski komersantam atskaits valsts ieņēmuma dienestam bija jāsniedz arī šobrīd. Tas nav nekāds jaunums. Attiecībā uz patērētāju tiesību aizsardzību var minēt, ka komersantiem šobrīd, kā jau mēs esam redzējuši, visi komersanti pārdodamā transporta līdzekļu veistiklos ievieto paziņojumu par cenu un aprīkojumu. Šobrīd šī prasība tiek noteikti tās minimālās prasības, kādai informācijai tad jābūt šajā cenā, jo nereti komersanti mēdz slēpt automobīļu identifikācijas numuru, tas, lai patērētājs nevarētu veikt pārbaudi, odometru rādījumu pārbaudi kādos licencētos uzņēmumos. Šajā gadījumā ir noteikts konkrētas prasības, tas ir, kad ir jāuzrāda automobīļu identifikācijas numurs, nobraukums, informācija par drošības sistēmām. Komersanti nereti uzrādīja informāciju, ka transporta līdzeklis ir aprīkots gan tur ar ABS, gan ar drošības spilveniem, taču neatzinās, vai šīs drošības sistēmas ir pārbaudītas. Un nereti tas lika patērētājiem vilties, jo beigās šīs sistēmas nestrādā. Tad šobrīd noteikumi paredz, ka komersantam informācija par drošības sistēmām ir jāuzrāda arī cenu lapā, kas novietotais automobīļu veistiklu. Attiecībā uz tirdzniecības teritoriju ir precīzi noteikts, ka tirdzniecības teritorijā nedrīkst atrasties citi transporta līdzekļi, kur nav pieņemti tirdzniecībā. Tātad teritorijā var būt tikai tie transporta līdzekļi, kas ir noteiktā kārtībā pieņemti tirdzniecībā. Tas arī ir, lai ievērotu patērētāju tiesības un patērētājiem ienākot veikalā ir jābūt pārliecinātam, ka visu šo preci, kas ir izvietot veikalā, var iegādāties. Attiecībā par šiem grozījumiem jāsaka, ka likums ir likums un tas ir jāievēro. Ir arī kaut kas tāds, arī likums, bet par ko cilvēki varētu būt apmierināti, priecīgi.
Es domāju, ka no šiem jautājumiem, kas atšķirībā no iepriekšējās kārtības atvieglot komersantiem dokumentu noformēšanu, būtu tas, ka rēķins uzziņa, jeb kā pēc 1. janvāra tā būs īpašumtiesība apliecība, netiks noformēta uz speciālas veidlapas, uz stingrās uzskaitas veidlapas, bet tā tiks izdrukāta uz baltas A4 formāta lapas. Jaunam ieguvējam šīs dokuments pat nebūs jāiesniedz CSDD, jo tiešsaistē ar komersantu, ar transporta līdzekļu tirzniecības uzņēmumiem CSDD informatīvajā sistēmā transporta līdzekļu reģistrā tiks izdarīta atzīme par īpašumtiesību nodošanu jau konkrētajam ieguvējam. Informācija par ministru kabineta grozījumiem minētajiem ir pieejama ministru kabineta mājaslapā un arī CSDD mājaslapā varat iepazīties ar izmaiņām normatīvajos aktos. Bet par laimi cilvēkam bija balta, atstarojoša veste, redzams tātad dzīves. Hidrauliskās sistēmas un savienojumi – firma Hydronex. Bez iepriekšējām 3 tirdzniecības un servisu vietām Latvijā, Rīgā, Aizkrauklē un Jēkabpilī, kur varat iegādāties un atremontēt visa veida hidrauliskās iekārtas, klāt nācis jauns Hydronex tirdzniecības un servisa punkts Gulbenē. Firma Hydronex Latvijā pārstāv čehu rūpnīcas Jihostroja ražotos NŠ tipa zobratu hidrauliskos sūkņus, visa veida šo sūkņu tirdzniecība un servis. Autodarbnīca ar vairāk kā 20 gadu pieredzi, Rolis servis, Čiekurkalna 2. līnijā 41, atgūs neatkarību un atgādina, mēs iedziļināsimies jūsu auto problēmās un piedāvāsim saprātīgāko risinājumu. Šogad pirmo reizi arī esam viesos pie Latvijas transporta līdzekļu apdrošinātāju biroja. Un pirms sākam lielos šī gada darbus, varbūt īsumā apskatāmies uz to, kas izdarīts pagājušā gadā un arī par šaubām, kādu uzdevumu stāv priekšā šogad. Runājot par pagājušo gadu, jāsaka, ka būtisks darbs ir paveikts attiecībā uz likumdošanas sakārtošanu, lai gan likumdošanas labojumi vēl nav sasnieguši, tad mūsu visus, tad viņi nav vēl pieņemti, bet viņi ir sagatavoti. Būtiskākā lieta, manuprāt, ir tas, ka nedaudz precizēts termins par to, kādā brīdī transporta līdzeklim jābūt apdrošinātam, jo skatoties Eiropas praksi, mēs redzam, ka nevar vairs būt tā situācija, kad mašīna brauc kaut kur pa laukiem, un viņi neapdrošināti, jo viņi nepiedalās tādā aktīvā ceļa satiksmē. Principā sistēmai jābūt tādai, ka jebkurā gadījumā, braucot arī pa pļavu, transporta līdzeklim ir jābūt apdrošinātam, jo cietušai pusē ir jāsaņem apdrošināšanas atlīdzība. Šeit mēs vairāk saprotam tieši lauksaimniecības tehniku. Varbūt tās uz lauksaimniecības tehniku tas vairāk tā kā sāsināts jautājums, bet principā arī uz citiem transporta līdzekļiem, varbūt tās, es nezinu, tur medībām izmantojamiem, grūti man pateikt, bet katrā ziņā visur var gadīties cilvēks, kas cieš, un tad, protams, atlīdzība ir jāsaņem no šī apdrošināšanas veida. Tad būtiska lieta ir attiecībā uz transporta līdzekļu tirzniecību. Pašreiz mums ir tāda situācija, kad, ja nodots transporta līdzekļu tirzniecībā, cilvēks pat varbūt paraksta dokumentu, kad viņš neļauj vairāk šo te transporta līdzekļu izmantot, bet tajā pašā laikā atbildība viņam pastāv par šo te transporta līdzekļu, jo viņš ir joprojām īpašnieks. Tad tā kā paredzētie labojumi paredz to, ka jau tajā brīdī, kad jūs atdodat automašīnu transporta līdzekļu tirzniecības uzņēmumam, tātad komersantam, tālāk jau komersants ir atbildīgs par šīs transporta līdzekļu apdrošināšanu, uz iepriekšējo īpašnieku vairs nekādas, iepriekšējiem īpašniekam nekādas problēmas vairs nebūtu. Šie 2 punkti, par ko mēs tikko runājam, tie vēl nav pieņemti. Jā, viņi nav pieņemti. Pašlaik tad šie dokumenti atrodas Finanšu ministrijā. Viņi plāno tālāk virzīt viņus uz valdību, bet vēl, tas process nav līdz galam norealizējies. Līdz ar to, tā kā tas ir likums, no sākuma ir valdība, tālāk ir Saeima, tā kā, pietiekami daudz vēl ejams, ceļš, lai tie likuma labojumi ieraudzītu gaismu. Tad vēl viena lieta, ko varētu pieminēt, ir
atlaides lauksaimniekiem un invalīdiem, kas mūsuprāt nav tomēr godīgas, jo, protams, invalīdus un lauksaimnieks vajag atbalstīt. Priekš tam ir dažādi fondi, kur varbūt šo te palīdzību varētu arī sniegt, bet ja mēs runājam par mūsu pašreizējo likumdošanu, tad šīs te atlaides šīm te kategorijām tiek maksāts no garantijas fonda, savukārt garantijas fonds tiek uzturēts no visiem tiem, kas apdrošinās, ja, tā skaitā no cilvēkiem, kas varbūt tās vairs nestrādā, pensionāriem, ja, un tad sanāk tā, ka, teiksim, pensionārs maksā lielāku šo te maksājumu par polisi, tāpēc, kad apdrošinātāji būs spiesti vēlāk dot atlaidi, piemēram, lauksaimniekam, ja. Mūsuprāt, šī sistēma nav līdz galam sakārtot, un ar šeit būtu kaut kas nepieciešams mainīt. Tad droši vien ir vērts pieminēt jau to lietu, kas jau pietiekami labi strādā, šie te jaunie ministra kabineta noteikumi, kas pagājuši gadu tad reāli sāka reāli darboties, kas paredz pietiekami lielas atlīdzības par nemateriāliem zaudējumiem. Ja? Tad, principā, mēs esam nonākuši jau tajā posmā, kad ne tikai tiek vērtēti dzelži, ja, bet arī par personu maksā ne tikai ārstēšanu, invaliditāti, bet arī maksā tātad, no zināmā mērā tā kā sāpju nauda, ja, par ciešanām, ja, sāpēm un ciešanām, tātad par nemateriāliem zaudējumiem. Ja, morālo kaitējumu. Nu jā, tā kā morālais kaitējums, nu, piemēram, cilvēks kļuvis par invalīdi, ja, nu, tur vairs neko, teiksim, nu, viņš, protams, ārstējās, ja, bet, nu, viņš vairs pilnīgi vesels nekļūs, ja, nu, tad viņam tiek tā kā sāpju nauda izmaksāta. Tikko pieminētie jautājums kā ar likumdošanu. Kas vēl jūsu darbībā un dzīvē bijis interesants? Nu, jāsaka, ka diezgan grūta situācija mums ir ar garantijas fondu, ja, jo nu, tā ir mūsu visi interesi, lai viņš būtu pietiekamā apmērā. Un ir tā, ka šī te naudas summa, kas ir uzstādīta garantijas fondā, nepārtraukti krītās, ja, jo mums ir jāveic pietiekami lielas izmaksas saistībā ar likvidējumās apdrošināšanas sabiedrības balvas portfeli, ja, jo nu, negadījumi joprojām notiek ārzemēs, un mēs mums spiesti tad izmaksāt šīs te apdrošināšanas atlīdzības. Tāpat arī investīcijas nenes tik daudz naudas, kā mēs vēlētos. Nu, un neskatoties uz mūsu pietiekami agresīvo darbu ar regresu, ja, pret tiem cilvēkiem, kas neapdrošinās, tomēr šī te tendence ir lejupējoša, un nu, šis te garantijas fonda izmērs ir nedaudz virs 21 miljonus, un būtiskais varbūt priekš klausītājiem ir tas, ka tā, kad būs 20 miljoni, tad apdrošinātājiem jāsāk maksāt iekšā šajā te garantijas fondā, lai uzturētu nepieciešamo apjomu. Ja? Un kas neizbēgami paaugstinās octa polises cenu. Es nezinu, vai paaugstinās, bet nu, katrā ziņā apdrošinātājiem šī te nauda no kaut kurienes ir jāņem, ja? Un tā loģika prasa to, ka nu, viņi ņem no saviem klientiem. Ja? Līdz ar to, nu, protams, agrāk vai vēlāk tas atstāja iespēju uz tām iemaksām, ko mēs visi arī veicam. Nu, nobeidzot, nu, teiksim, mūsu būtiskos notikumus pagājušajā gadā nevar nepieminēt konferenci. Mūsu pirmoreiz Latvijā notika liela mēroga konference, kur piedalījās vairāk 80 delegāti no 31 valsts, kas ir ikgadējā konference starp garantijas fondiem, informācijas centriem un kompensācijas iestādēm. Nu, tā ir tā institūcija, principā, ko Latvijā pārstāv transporta līdzekļu apdrošinātāju birojas. Citās valstīs tās ir vairākas neatkarīgas institūcijas. Ja? Nu, un, jāsaka, teiksim, mums bija liels gods šo te konferenci organizēt. Ja? Nu, un esam priecīgi, kad vērtējums tiešām ir labs. Mēs arī uzstājāmies ar savu prezentāciju par mūsu IT sistēmu, ja, un saņēmām ļoti labu vērtējumu, ja, jo tomēr Baltijas valsts ir tiešām vērtējumas IT jomā kā vienas no progresīvākajām, tāpēc, nu, jāsaka, kad esam gandrīti par šo te labo novērtējumu. Vēl bez pieminētajām aktivitātēm likumdošanā un darbībām ar garantijas fondu Latvijas transporta līdzekļu apdrošinātāju birojas pagājušajā gadā izveidoja modernu viedtālruņu aplikāciju, ar kuras palīdzību var gan apskatīties, kādas cenas ir iespējams par octa polisēm, gan arī viņas izvēlēties, samaksāt, kā arī daudz citas liederīgas darbības, kas ir izdarāmas ar datu bāzi, kas ir Latvijas transporta līdzekļu apdrošinātāju biroja rokās. Nu, jāpiezīmē, ka šī aplikācija drīz iegūs arī savu krievisko versiju, ja? Līdz ar to būs droši vien vēl ērtāk lietojama nu, tā kā plašākam cilvēku lokam. Nav ne lāgā 2 nedēļu pagājušas, kas šī pašā vietā ar autokadas galveno priekšnieku Ozoliņu kungu sēdējām, un mūsu saruna beidzās ar vārdiem nekad nesaka nekad. Tā viņš man atbildēja uz to, kad es prasīju, vai gadījumā autokadi nedomā sāk kaut ko ražot kaut kāds rezerves daļas.
lūk, šodien ir parādījušies autokadā akumulātori, autokadas uzraksts, Ozoliņkungs. Tā ražošana tomēr ir uzsākta. Viņa ir uzsākta, akumulātoru ražošana, bet, protams, viņa nav uzsākta šeit uz vietas, viņa ir uzsākta Vācijā. Un pēc mūsu pasūtījuma tiek ražoti tiešām mūsu uzturē kvalitatīvi akumulātori, kuriem mēs arī nemaz nekautrējamies pielikt savu nosaukumu klāt. Tātad viņi ir glīti, un ne tikai glīti, bet arī kvalitatīvi. Tieši tā, ja mums būtu kaut mazākās šaubas par šo akumulātoru kvalitāti, mēs nekad šiem akumulātoriem neliktu virsū savu vārdu, savu nosaukumu. Kādu veidu akumulātori, cik veidu viņi ir? Akumulātori ir paši populārākie, gan tādi, kurus var izmantot vieglajam transportam. Tie ir 60, 70, 100 amperstundu akumulātori, kas ir bez apkopju. Protams, ir arī tādi, ko var izmantot vidējas klases, teiksim, 140 amperstundu. Bet, protams, mūsu galvenā joma ir kravas automašīnas, un šeit mums ir gan 180, gan 225 amperstundu akumulātori, kas ir heavy duty, un ar kā super heavy duty ir, kas ir 190 amperstundu un 240 amperstundu akumulātori. 108, 225 ir tādi, kuriem ir nepieciešama apkope, bet tieši super heavy duty ir bez apkopja. Autokada ar akumulātoru tirdzniecību, it īpaši ar smago automobīļu akumulātoru tirdzniecību nodarbojas, man liekas, gan, ja ne no pašiem saviem sākumiem, bet tie klejojumi un meklējumi dažādos ražotājos, dažādās valstīs ir bijuši diezgan gari tie klejojumi. Jā, akumulātori, tāpat kā citas automašīnām nepieciešamas daļas, mums ir bijuši, protams, no pašiem pirmsākumiem. Esam izgājuši, pārbaudījuši un piedāvājuši daudz dažādu ražotāju akumulātors, un vienmēr esam centušies iet tieši uz to, kas mūsu klientiem būtu nepieciešams, lai varētu braukt bez jebkādām problēmām, bez jebkādām pūlēm, un vienmēr iedarbināt nepieciešamo braucamrīku jebkādos laika apstākļos. Un es domāju, ka patreizējā momentā, ņemot vērā šo mūsu pieredzi, tomēr mēs esam nonākuši pie Varta un autokadas akumulātoriem, kur, es domāju, kopā savienot gan kvalitāti, gan arī konkurentspējīgu cenu. Viens no iemesliem, varbūt, kāpēc mēs šī brīdī esam nonākuši pie šāda kopsaucēja, ir tas, ka patreizējā momentā, vienkārši ņemot vērā autokadas tīklu, mēs esam spējīgi tieši šiem ražotājiem pieprasīt optimālo daudzumu, lai mēs iegūtu arī optimālo cenu priekš mūsu klientiem. Jūs tikko piesaucāt autokadas tīklu, tātad tie ir 24 veikali Latvijā, 5 Lietuvā un 5 Zviedrijā, kur būs iegādājumi autokadas akumulātori. Tirgosiet arī citiem tirdzniecības tīkliem, ja tikai savējā autokadas tīklā? Nē, plānos tikai autokadas tīklā, jo katrā ziņā šā vai tā mums tas tīkls ir diezgan plašs, un esmu pārliecināts, ka interesantiem par šiem akumulātoriem viņi būs pieejami jebkurā vietā. Nobeigumā, kā vienmēr, es gribētu atgādināt mūsu devīzu moto, bet šoreiz mazliet pārfrāzētu, kad parasti es saku nāciet, brauciet, bet šoreiz es gribu teikt nāciet, un mēs priecāsimies, ja ar augstā ziemas rītā mēs palīdzēsim jums braukt. Raidījuma veidošanā izmantoti Media Range datu nesēji. Izplatītājs Baltijā TX Latvija.